Labdien! Šodienas stundas temats ir darbs uz jumta. Jumts ir mājas visaugstākā vieta, kuras primārā funkcija ir pasargāt ēku no laikapstākļu ietekmes un no augšas krītošiem objektiem. Vienkārši sakot, jumts pasargā ēku no sniega un lietus un palīdz noturēt māju siltu. Tā kā jumts ir ēkas visaugstākā daļa, tad šeit arī iespējama vislielākā bīstamība. Papildus gravitācijas dabiskai ietekmei, darbu uz jumta var stipri ietekmēt laika apstākļi, vējš un lietus, spilgta saule, kas var ietekmēt jūsu perspektīvas un realitātes uztveri. Jumts kā paaugstinātas bīstamības darba vieta prasa arī paaugstinātu darba aizsardzības noteikumu ievērošanu. No jumta nekad nedrīkst nomest kādu priekšmetu, tie var smagi ievainot citus cilvēkus. Jumta malās jābūt novietotām barjerām, lai novērstu kritiena risku. Uz jumta vienmēr jānēsā drošības jostas un jāpārbauda, vai to siksnas un karabīnes ir darba kārtībā. Vienmēr jābūt pārliecinātam, ka uz jumta nav paslīdēšanas vai paklupšanas risku laika apstākļu vai nevietā novietotu priekšmetu dēļ. Tātad, darbu uz jumta ir iespējams veikt droši. Tomēr būtiski ir ievērot visas drošības prasības un būt uzmanīgām attiecībā uz veicamo darbu un apkārtni. Ar to mūsu šodienas stunda ir beigusies. Paldies!